Kur parādīšu jums, kāds izskatās elektriskais, tas 650. Platinum komplektācijā. Viņam ir nobraukums bija 31,000 jūdžu, 22. gada bija, man liekas. Paņēmām par $54,000 nepilni pie dīlera. Mēs parīt, kā es nobijos, ka vērās vaļā. Un tas arī laikam ir elektriskais. Dizaina pēc smuki, bet kaut kā kopsumā man personīgi nepiesaistīja. Tipisks, kā jau amerikāņiem, savu PIN kodu var uzmaukt. Tāda salona, kur 60% var nobraukt 145 jūdzes, bet šeit līdz 500 kilometriem ķipa varot nobraukt ar pilnu bateriju. Panorāma. Nē, salons jau smuks, bet ramam kvalitāte man apdars labāk. Man tā liek. Nē, nav nevainas, jā, tas gan. Pikapiem nav soft close, starp citu. Šitā gan būs interesanti. Vēl elektriski. Ņem, atvērās kaube. Kā tu šitam akumulātoru slēgsi nost? Jā, maziņš akumulātors. Elektrostācija. Tad normāli kaut ko pieslēgt, kur rozēti. Šis ir īsts robotņiku. Celtniekiem uz ceļa, kas strādā rozetes, arī sasprost iekšā USB, visu kaut ko. Tādā ziņā ļoti labi. Tas ir baigi forši, jā. Es tur šeit iekrot. Tas gan baigi forši, jo citreiz aizmugurē negribās krāmēt, kādu mazu bagažnieku vajag. Šeit paņem visu saliedz. Tas gan man patīk. Izskatās ziņā, domāju, tumsā, ka šits vēl viss deg. Klients ir ļoti apmierināts, tāpēc, ka Amerikā mēs nopirkām par $54,000. Latvijā bija lētākais €95,000, manuprāt, vēl plus PVNs. Un tas jau tika izskarts. Viņam, principā, viņš nostāsies ar 70,000. Ar kapējkām, 70,000 ar kapējkām. Tu jāskatās papīros. Skatīt ļoti labs bija. Marķējumi visi ir. Viss smuka, tas bija man svarīgākais. Šitais ir. Jā, bet skatos marķējumus. Kaut kas ir, jā. Jāietimā tiknakam. Pēc pāris dienām kraujam iekšā, jā. Kur atdocām iečikot manu žurku. Bez boostera viss piedarbinājās, viss kā vajag ņemot vērā, ka viņi jau te mēnesi kādu stāv vismaz šeit. Tā kā seļas noplūdi. Viss savs motors. Vispār ideāli. Šis vēl nav noplēsts neko. Cilindrs jāmaina. Tas ir standarts visām mašīnām. Par €3 jauni maksā. Pagaid, prāsa, kāda viņa. Tas pats, kas 3.8. Alpina Vais nomazgās, viņiem būs tāda bomba uzpulē spīdīga. Krāsa laba. Vēlāk jāpabraukā būs, viņiem čenģers bagažniekā ir. Nekavēsim baigi daudz laiku, maucam parādīsim klienta mašīnu. Pusbāka degvielas. Check engines deg, tas ir normāli, tas ir bembis. Kā arī pamēģināsim piedarbināt Bertāna žurku. Nostāvēja viņa mums tas 6 mēneši, uzlika tagad boosteri. Viss pasmuku, jau tev pilnais OBD, visi 4 elektriskie, arī capholders, elpoņu balvas. Arī check engines deg, tas ir normāli. Koka apdare, komplektācija laba, labā mūzikas sistēma. Bet šits ir 2.5. Šitam ir labais motors. Vai 2.5, 2.8 negāja. Ar reizes noplūdes nav neko, tā kā jā. Labs aparāts. Kur te vēl ir pilns komplekts, manai nebija pilns komplekts. Jā, viss ir sterils arī. Starp citu, jā. Tiem, kam interesē, droši varat koportu IAI čekot. Un varbūt kādreiz iekrīt arī kāda žurka uz tirgošanu. Pilnais āda salons, loģiski. Labs. Bet netiek tirgotas šitā žurka. Uzreiz saku, šīs žurkas netiek pārdotas. Katram sava kolekcija, kā saka. Kur atbraucām, parādīsim klientam. Ar telefonu uzfilmēsim privāti, aizsūtīšu, kā izskatās viņi 3.8. Mēs pareizi atceramies, nopirkām
neatceros, par 1000 kaut kas tāds, mēs ar kapēkām 1300 laikam nopirkām. Ar krusas defektu, bet diezgan stipru. Galvenais jau jāskatās, kas no apakšas darās. Viņu bāka bija saliekta, galvenais šeit man šitās plasmasas pašam vajag, bet te viss bez rūsas, tas ir pats galvenais. Eļļas nopuldes pat baigi nav, tas arī man patīkami. Kārbu viņam ir vājā vieta, cik man 38 nav nākuši, vai jau ir beigta kārba, vai jāpielē eļļa, un tad viņi iet. Tā kā vājā vieta tam kārbām, tāpēc ka apkops neteiks vai izkalst blīves un tā tālāk, bet, kā Aleksandrs teiktu, labas riepas. Pats galvenais, ka nav rūsas, tas ir pats galvenais. Ja ar krusu tiks galā, tad būs labi. Reku tagad nolaidām lejā, piedirbinājām bez boostera, rūsu ļoti labi. Vārsta vāka nedaudz piesulo, bet par to cenu vienīgais mīnus. Jā, krusi ir nobeigusi jumtu, stīklu, bamperi, haubi, bagažnieka vāku, bamperi, kopartā sačakarējusi šo bamperi mums. Te ir lakas problēmiņa nedaudz, un šeit ir lakas problēma. Bet oties salons, viņi auto ir pilnīgi bez rūsas. Paskatīšos vēl durvis gan reku kāds salons. Salons labs, abās pusēs gan trūkst sānu aizkariņi mazajiem logiem. Dzinējs ļoti labi strādā, jā. Un izbrauksim tūlīt aplīti kandišku pārbaudīsim, ne kandišku, bet kārbu. Ļoti interesants eksemplārs. Ja ar krusu tiks galā, būs labs. Gaidām vēl vajag dažas mašīnas sakraut, un tad varēsim kaut arī izvākt. Tikko izbraucām aplīti, viss forši kārba strādā, kandiška strādā, piekara negrab. Tā kā ļoti labs eksemplārs tehniskā ziņā. Noteikti šis ir labākais, kas mums pagaidām ir bijis. Vizuāli te jau piestrādās, jo galvenais te nav rūsas. Ko es te interesanti ieraudzīju? Reikot, priekšnieks atbrauca. Viņam es arī pie mājas tādu uzrakstīšu Big Boss. Un priekšā es uztaisīšu Lady Boss Parking Place. Vēl tāds jautājums. Ko es labāk ņemtu? Kopartā tādi maksā no $55 000, TRX-u es ņemtu, vai G63 Geliku pa $50 000. Cena plus mīnus abiem vienāda, divas dažādas mašīnas, katra savu odziņu. Es noteikti ņemtu TRX-u, jeb Ramoto. Bet tas ir man domas, jūs droši varat kāds ir komentāri, kā izdomāju. Redzat, es te ir atbraucēju šeit strādāt, maksāšu savu algu un vēl pats strādāšu. Nē, es naudu maksāšu amerikāņiem, bet pats strādāšu par to, ka es vēl te strādāju. Paņemsim F-150, jau šodien krausim un vedīsim uz Latviju. Tā kā es domāju pats palīdzēt, un ar šito mēs iebrauksim konteineri iekšā. Kā jau sapratāt, mēs pamazām, gaismas atstāja ieslēgtas, pamazām sākam gatavot mašīnas konteinerim. Bija plānos rītdien kraut, bet izrādās pēdējā diena, ka var iekraut šodien. Līdz ar to krausim tagad. Gatavojam pirmo mašīnu piedzinām, brauksim pakaļ žurkā un pamazām krausim, bet šis ir pēdējais iekšā. Gribējām vēl pielādēt, pagaidām bija tik, cik bija pusbači ir, es domāju, pietiks līdz atpie devilku. Šī mašīna ir plūdonis, ir plūdojis un paskat, cik augstu ir waterlines. Līdz pašai augšā, bet, varbūt arī ir bijis, bet, ir redzēti trakas eksemplāri iekšā, bet šeit vēl nav tik traki. Kādam tas ir vajadzīgs. Detaļās, buņģas detaļas palielā. Vairāk te nekas nav lietojams. Viņam tās riepas tiek krāmētas mašīnā iekšā, vai attiecīgi, ja nevar ielīst mašīnā, vai negribam smērēt, tad, ja ir vieta, tad liekam zem mašīnas vai kaut kur mašīnai blakus. Bet, drošākais, pareizākais ir kraut mašīnā iekšā, jo tas ir no šīs mašīnas. Skat, ko es atradu. Labi, šādi jūs nepateiksiet, kas tas ir. Droši rakstīt, kāds tas ir Maserati. Tas ir, jā, Maserati 84. gada, kāds viņu nopirts par $1800 Visolē. Pagaidām es nezinu, uz kuru valstī viņi ies. Ļoti īpatnējs auto pirmo reizi dzīvē, ko tādu redzu. Nezinu, cik pie mums tāds kotējās ar tādu salotnu nobraukums 39 000 tikai manuāli. Bet robi slēdzās kā interesanti. Jūs redzat? Nopietni. Man pat interesanti palika. Man pat palika interesanti, vai tiešām tā slēdzās. Tas salikts augšē un apakšē, viņi nav uz apli it kā. Bet tas tik rentgens, kad varētu būt arī īsti.
Nu, tāds aparāts. Tā bija jālien aiztaisīšana te, attaisīšana te. Koka stūrīte, viss kā vajag. Tā kā kādam kolekcijā noteikti šis aizies. Ko vēl interesanti parādīt? Rekur Volvo. Kāds ir nopirks par $1100 ar minimāliem bojām, 2-trīgs benzīns. Faceliftā 15. gada. Rekur, durvis un spoguļus. Viss. Durvis pat šis labojams. Tādu salonu, kā jau redzat, facelifts, jaunais ekrāns. Tā kā ļoti labs cipars. Kas vēl ir interesanti? Rekur ir dīzels X5, kā visiem patīk. 335D. Viņš pa 700-600 izsolē aizgājis. Mēs uz viņu esam bidojuši, bet nopirka cits klients no citas valsts. Tā kā mums ir pārsetuši. Bet no sūta no mūsu ostas Savannā. Nobraukums viņam bija cik 170 jūdzes, man liekas. 150 jūdzes, ir nepilni 300 km. Tā kā kreis vēl uz ķēžamaiņa. Kā rūts, nezinu, bet eksemplārs nav slikts, arī variants, bet vai atmaksājas tādu vest, tas ir cits jautājums. Par to naudiņu, ko mēs bijām domājuši, likt, tas noteikti būtu izdevīgi. Paskat, kādi aparāti te vēl ir. Tādi arī tiek sūtīti, cik maksā, kas maksā, uz kurien sūta. To es nepateikšu, gan jau uz kāds Āfrikas valstī vai uz Arābiju. Normāls bagijs tāds. Tur arī Toyotas parasti sūta uz Āfrikas valstīm tādus eksemplārus. Un šim es cenu nepateikšu, bet reku. Forši. Šis gan jau izskatās mazmotors. Jā, teišu, ka jā, mazmotors. Un ir reku vēl vecais Fords pickups tur. Izgājis par šito pusi, kas šodien rītdien krausies. Izčekoju, kaut ko es redzēju TikTokā, kaut ko šeit, kaut kur abās vietās parādīšu. Tas ir tam, ko es varu redzēt cenas parādīt jums. Un es tieši pēc tam paskatīšos, kas tur darās vēl noliktavā. Tādā veidā viņa uzceļ mašīnu no sākuma tur uzliek, pacep pūnu gaisā, atsien piestrapē, atbrauc ārā un laiž nākamā mašīna iekšā. Ko sākam iekraušanas procesu, krausim tagad mūsu konteineru uz Latviju. Pirmā iet Nikneka žurka, savējā manējā rūs, šitam boosteri vajadzēja, bet tāpat tās viņa cels augšā, tāpēc var pārskaties bez rūsas arī pilnībā. Salons šitam foršāks nekā manējā. Tātad, kā jau teicu, iekraušana sākās ar noņemsim klemmi, drošības apsvērumu pēc. Šim riepas ņemam nost? Šitam riepas ņems nost, lai apakšā varētu pabraukt ar otru žurku. Ja šito karinās augšā. Āķīši saliks. Viss ir atstrādās, pat neļauj man palīdzēt strādāt. Kamēr tajā pusē mēs gatavojam mašīnas, šī pusē gatavo kronšteinus, lai varētu mašīnu uztutēt aizmuguri uz tā kā laukta. Tačku visu uzlieksim. Jau pieliktas stropes, kur āķiesies augšā. Kur nu vēl sīkāk var jums parādīt, kā tas viss notiek, ne? Pēc sarkanas es izrādāt. Yes! Beidzot es tiku pie darba. Vispār iet man te mikrofons. Cerams, ka iet. Tiku pie darba, eju pēc atslēgas. Pa tu brauksim klāt, lai varam dzīt otru mašīnu iekšā. Karsti. Jums naktis 12 naktī. Bet jūs šo video tāpatās redzēsiet kaut kād. Tā, kāpjam iekšā un braucam iekšā. Viss pats smuko. Jā. Durvis vaļā, čeks dek. Galvenais uz karika neuzrauties pa ceļam. Bremzes piečīgs, tas normāli. Vai iet labi? Kaut kas stūris kardāniņš piegrib. Tā man neviens te nebrauc. Kaut kas trīķējās, bet tas ir pagaidām. Gan jau, ka bremzes. Te pilns arī ar latviešiem strādā. Tā kā reku kraujās iekšā. Laka robās arī šeit noslāka.
Bet te ir interesantāk, te jākrauj ir šitā mašīna. Pirmā mašīna mums iet iekšā konteinerī, šī žurkā, melnā. Maksimāli augšu. Un tagad viņa stropēs tur. Labi, netraucēsim cilvēkiem strādāt. Nu ko, pirmā mašīna mums ir iekšā. Tad varam kodam braukt ar nākamo. Reku pakarināts tādā veidā, priekš arī uztaisies statīvi, tāpēc, kad šis ir bīstamās kravas konteiners, būs elektroauto. Drošībai vajag papildus to, kaut gan no tas drošību vajag nedoties, profits ir labāk. Otra mašīna iet iekšā. Aleksandrs man neuzticēja braukt, ja godīgi nezinu, vai varēja vai nē. Rekur vēl viena mašīna iet konteinerī iekšā. Šī tā ir tas gadījums, kad mašīna pati tiek iebraukt. Interesantākais moments līšana ārā, ja? Tā, pirms mēs kraujam Fordu konteinerī, jāuzpilda ar elektrību. Mēs to nekad neesam darījuši. Mēģināsim uzpildīt. Es domāju, ka tā mums nesanāks. Aleksandram nesanāca pirmo reizi, man pirmo reizi sanāca izvilkt. Ok, neslēdz cik izvilkt. Tā pa izvilkšanu uzmanīgi. Kaut kas dēk. Bet viņam tagad jāsamaksā vai jāapstiprina šeit. Neko neraksta te. Kad mēs piebraucām, bija 56%, tagad ir 17,39. Vai cik ātri uzlāda? Kā domā, cik ātri uzlādēs un cik kļūdīs? Viņš rāda par velti. Kā, bet Amerikā kaut kas pa velti? Tā izskatās. Viņš čaržojās? Rāda pa lāda. Nezinu? 56%. Nerāda cik ilgi. Labi, jāizslēdz kandiška vai jānoslēpē mašīna. Neizskatās, ka lādē. Tur zaļam, liekas, jādeki. Mēs pielikām, pareizāk sakot, Aleksandrs pielika aplikāciju un ķipa sāka lādē. Aizgāja. Ko tagad redz iet iekšā, 56% rāda, cik ir tur rāda, neredz, bet te gļuki metā. Sēžamies te, atpūšamies, vai ko mēs te daram? Atpūšamies. Tādas ir problēmas elektroauto īpašniekiem, paši zina. Tad, kad jāuzpilda mikroņu krāsnes, tad ir stundas laikā no 54% līdz 90%. Stundas laikā sola būt. Es domāju, ka būs, jā. Bet, stunda ir jāsēž tagad, jā. Toties kafiju var iedzert un tā. Te ir kaut Pa dzīvi parunāt, pa biznesu parunāt. Jā, mēs cik līdz 104 sekundēs līdz 100 šitais kapis brauc. Cik komentārā varat uzrakstīt, cik viņam pilnā masa. Zirgi viņam bija 550 trupi runājot, tiki mazāk, un grieza 770, cik tur. Tā kā cipari, uzrāviens ir labāks pēc cipariem nekā TRX. Bet tāpatās ņemtu TRX un nevis šo vai geļiku. Es tev vairs neatkārtošu, šoreiz Aleksandrs iefilmēja. Skaņu paņemsim, parādīsim. Tā kā jā, kā jau teicām, arī mazlietotas mašīnas, lietotas, jaunas. Līdz 5 mailēm nobraukums, 1000 mailēm nobraukums. Ir ļoti daudz automašīnas atrodamas cars.com, edmund.com. Ir klienti, kas mums jau šobrīd jautā jaunos Camaro Chevroletus pareizi. Jā, un citas. Meklēsim, palīdzēsim klientiem nogādāt lētāk un galvenais jau stāvoklis, kāds ir šeit uz vietas. Jā, jo šitajos štatos, kas ir baigais plus, vispār nav rūsas. Ir tādas vecas mašīnas un tādi geļiki, pilnīgi viss ir bez rūsas. Tā kā droši rakstat man vai Aleksandram, kā jums ērtāk, kur vēlaties, tāpatās kopā mēs strādājam un
centīsimies palīdzēt. Un video beigās es arī izstāstīšu, kā veidojas tās izmaksas, jo daudz kas to ietekmē. Cena, atrašanās vieta, mašīnas izmērs, kur pērk, pie dīlera izsolēs, kurās izsolēs. Tā kā ļoti daudz visādu faktoru. Bet visumā, ja grib īsi un kodolīgi, tīri no ostas līdz Rīgai, ja piegāde maksā no 2000 eiro aptuveni. Tas ir pats minimums. Un tad aiziet pārējie nodokļi, piegādes līdz šejienē un tā tālāk. Uzlādējuši esam, un tūlīt paši iekšā arī iebrauksim, un pēc tam varēsim mierīgi Latvijā arī izbraukt. Un šoreiz pat nevajadzēs izmantot tā saucamos karikus, forkliftus un tā tālāk. Ko iekrāvuši esam. Tagad jāmēģina būs man par to logu izlīst ārā. Pat iekšā būs grūtāk. Kaut gan viņam varbūt paliks elektrība iekšā, un tad mēs logu ar pulti varēšu attaisīt. Nē, logu atstāsim vaļā un aizlīmēsim ar šķoku. Jā, sapratāt. Tā kā, jā. Kareiz man GoProškā 9%. Pirmā darba diena būs iefilmēta maksimāli produktīvi. Gan YouTube'ā, gan kā 2 video būs TikTokā, vēl daudz visādi, tā kā jā. Kā iet? Man iet labi, forši augstumā sēž. Kā tev tur iet apakšā? Normāli, silti. Jā, iedomājies meksikāņiem, kā tur apakšā līdz katru dienu, ne? Nu, kādreiz arī es līdu. Tagad jau arī vajag palīdzēt lient tikai. Nu, jā. Vai arī pasveicināt Andreju, tas, kas krauj ārā mums. Viņš lien iekšā parasti sprādzē vaļā to, ko tu tur saspridzini. Sorry, Andrej. Viņš saka, ka tu bliedi tik daudz naglas priekš kā. Priekš drošības. Vajag. Re, kur žurka iekarināta, lai cik jūs tur redzat. Nu tā, šitais mums ir 10. konteiners uz Latviju. Jā, 10. konteiners. Viņš ir pilnīgi piekrauts. Šitais mums ir pilnais elektroauto, kas iet uz Latviju. Tāpēc viņam ir jāņem speciālie konteineri. Tā saucamie hazardi, viņi ir dārgāki, līdz ar to elektroauto piegādes ir dārgākas. Tur papildus drošības, viņu citur uz kuģi liek citā vietā, viņu vēl kārtīgāk sprādzē klāt. Tā kā tā, jā, mašīnas mums ir iekšā, kā redzējāt, F-150 elektriskais, 2 mūsu žurkas. Krājums iet, es tūlīt tās uzlīmēšu te kaut kur uzlīmē, vēl tā, zini kā lai. Bet, jā, paldies, ka skatījāties jau otro daļu no Amerikas. Tā mēs krājam konteinerus arī savējos, kaut kādas mašīnas jūs jau redzējāt. Ingus ieliks, ko es te pastaigāju, pafilmēju. Un rītdien, cerams, es tikšu ar jūs kopartu, kaut ko uzfilmēšu kopartā, citās izsolēs, un tā jau būs 3. daļa no Artūrs Amerikā. Cars Amerikā seriāls sauksies. GoProškai paspējām uzlādēt līdz 13%. Atbraucām uz Dodžu un Džipu autosalonu, parādīsim, kas te notiek. Mēs nepaspējām piebraukt klāt, kā jau izkrāja ārā, gribēja mums jau atslēgas dot. Teicu, ņemiet uz Latviju, sūtiet, uzreiz pat taisno konteinerī. Maksāsiet pēc tam, ja nevarat nekās. Kā jau teicām, varam piedāvāt arī svaigas mašīnas. Šis, man liekas, vai būs vispār jauns. Cena $69,000. 25. gada Bihums. $70,000. Plus vēl nodokļi šeit jāsamaksā 5%. Bet šis jau ir jaunais, man liekas. Nu, nulītas. SST. Kāds šitam saloniņš. Audums. STB čār... Nopirkt, jā. Bet ne, par to naudu. Reku šitā skatāmies. Blin, laba cena, 2,800. Izrādās tur ieliks ādas salons par 3,000. Blin, appisēja kantori. Gribēja mums dīzeli Dodžas Ramus piedāvāja par 42, vienalga vecais vai jaunais, bet paskat, kas tur priekšā. Te bija interesantāks mašīnas. Šitais Modriksam. Modriksam, sveicien Modriksam, jā. Vispār man pašam viņi patīk, nežēlīgi. Bitīte šitā. Arī pārbaudz. Rekord cena bija 59,000 skatpaku.
Bet šitais ir bez kompresora, man liekas. Varbūt pieejams vēl. Šim cena 49 000. Šits ir vienkārši RT. 11 000 jūdžu nobraukums. Bet šits ir nemotors. Laikam. Nē, viņam jābūt 6.4, man tā liekas. 6.2. 6.4, redzi? Nu, 6.4, jā, bet bez kompresora. Nu, salīdzinoši nemotors. Es gribās jau kompresori. Protams, viņiem gāja 3.7, tie ir nemotori. Šito ar kādreiz nopirkšu. Mustangs, kabriolet. Starp citu, ar kaut kas man gribēja Mustang kabriolet. Bet, nu, tad nebūs pa 2-3 tūkstoši, kā koportā var dabūt. Re, kur jā, 3 000 maksā. Bet tur ir ieliks ādas salons par 3 000. Nav cena. Dīleri staigāt Amerikā ir tāpatās kā Eiropā, jeb Vācijā. Cenas ir kosmos, tikai šeit to paspiet 3 reizes pieskriet to pakaļ. Varbūt tās atslēgas atnest, izvizināties un tā tālāk. Labi, brauksim meklēt interesantākas lietas. Jaunais Grand Cherokee, nulīte. Nulīte, jā. $78 000. Plus taksi 6,5%. Jā, tomēr 6,5% nodoklis, nevis 5, kā es pateicu, jo katrā štatā tur mainās, tur riktīgi jāpēta. Un dzinējs viņam gan jau kaut kāds benzīni, 3,6 benzīns. Starp citu nav nemaz tik sūdīgi, mūsdienās arī Latvijā ar tādu dzinēju jau var braukāt. Protams, gribās lielāku dzinēju, bet toties viņš smuks, bet milzīgs viņš ir. Tomēr es domāju, uzskatu, ka izdevīgāk ir nopirkt Cars.com vai Edmontā, kā es minēju, vai Manheimā pieņemsim, uz aukcionā, kur būs no dīlera tāpatās. Viņam ir, tu kā viņi izdzen no dīlera, viņam jau vērtība nokrīt. Jā. Procentī tur ir šur jāmaksā, vienīgi Manheimā no malas tā nevar tik paskatīties, Cars.comā var apskatīties. Un, ja nopietni interesi rakstiet mums, mēs kaut ko piemeklēsim arī Manheimā. Tā kā, paldies, ka skatījāties, paldies, ka Ingus montē, paldies Aleksandram, ka uzaicināja ciemos, un ir iespēja man jums parādīt visu, kas tad notiek. Jums, ja kaut kas interesē mašīnas no Eiropas vai Amerikas, sūtiet linkus uz WhatsApp, palīdzēsim piegādāt un iegādāties.